Rudenis atnācis arī ar lietavām, un bieži vien nokrišņu daudzums pārsniedz ierasto normu. Tāpat arī vasarā spēcīgas lietusgāzes laiku pa laikam rada lielas peļķes un aplūšanu. Tieši tādēļ katru gadu ievērojami naudas līdzekļi tiek ieguldīti lietus notekūdeņu kolektoru atjaunošanā un izbūvē. Tā jau ir ierasta lieta, ka rekonstruējot ielas paralēli citu inženierkomunikāciju izbūvē tiek būvēta arī lietus notekūdeņu kolektori. Šobrīd komunālā pārvalde ir īstenojusi projektu, kas ļauj visu izveidoto sistēmu pāraudzīt un regulēt attālināti. Projekts ir īstenots Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta ietvaros. Projekta nosaukums ir informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Un to arī mēs vēlējāmies panākt, tātad izmantot jaunos risinājumus komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, konkrēti lietas notekūdeņu sistēmas attālinātais nolasīšanai, kas atvieglo gan darbinieka darbu, gan arī iedzīvotājiem. Tad ir, ja viņi ziņo, tad var nebraucot uz vietas, bet jau darbvietā pārbaudīt, kas ir noticis, kāda ir situācija. Šī projekta ietveros 13 lietus ūdens kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas ir aprīkotas ar monitoringa un vadības sistēmu. Jau šobrīd komunālā pārvalde tiešsaistē var redzēt, kā strādā sūkņi vai nav kāda bojājuma, operatīvi reaģēt un līdz ar to samazināt ielu aplūšanas draudus pie lielām lietavām. Šī schēma atspoguļo sūkņu stāciju Liepājas pilsētas lietus kanalizācijas sūkņu stācijas darbības režīms. Kopumā mums ir 15 sūkņu stācijas, kas ir aprīkotas ar līmeņu kontrolieriem un devējiem. Respektīvi, mēs varam web interfeisa datorā, jebkurā datorā bilde varam redzēt aktuālas situācijas sūkņu stācijā, kāds ir esošais līmenis, kāds ir sūkņu darbības režīms. Kā arī mēs šīs sistēmas ietvaros varam saņemt informāciju par sūkņu stācijas kaut kādiem bojājumiem vai traucējumiem, kas traucē viņiem normāli strādāt sūkņu stācijā. Rudenis tumšajos vakaros tagad gaiši būs arī 14. novembra bulvārī no Brīvības ielas līdz Grīzupas ielai, kur iztenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Liepājas iela apgaismojuma sistēmas modernizācija un ielu rekonstrukcija. Tā ietveros izbūvēts iela apgaismojums, kur iepriekš tas vispār nebija. Tagad te diennakts tumšajās stundās drošāk būs pārvietoties gan gājējiem, gan velosipēdistiem, gan arī autobraucējiem. Apgaismojums ielas vienā pusē ir izbūvēts ar tādu mērķi, lai nākotnē gan 14. novembra bulvāra brauktuves malu varētu izbūvēt ietvi. Apgaismojuma izbūve ir arī viena no komponentiem Slimnīcas ielas rekonstrukcijā, kur apvienojot dažādas finansējumus ir veikti ievērojami darbi. Tagad atlikusi vien brauktuves sakārtošana. Šis gads bija īpaši veiksmīgs ar to, kad iepriekšējā ziema mums bija ļoti silta, maiga, un līdz ar to mums arī palika ļoti daudz līdzekļu, kas bija domāti ziemas dienestu uzturēšanai. Un tad komunālā pārvalde iesniedza savus priekšlikumus, izpildarīce deputāti lēma par to, kurus šīs ielas atbilstoši noslodzēja, atbilstoši tam, kā sabiedriskais transports virzās, un arī izvērtējot reālo nolietojumu, kāds ir konkrētajā vietā, tika arī pieņemt lēmumu, piemēram, arī par Slimnīcas ielu. Un, protams, ļoti labi bija, kad arī otrā kārta bija šim apgaismojuma projektam, un līdz ar to arī mums bija līdzekļi, lai sakārtot apgaismojumu, kas arī sakārtojam trotuārus. Un redzot arī, kad šeit šie trotuāru bortakmeņi bija ļoti sliktā stāvoklī, un arī Liepājas ūdenim šeit bija intereses, un arī viņiem veiksmīgi nobeidzās iepirkums. Un šiem apstākļiem visiem sakrītot, arī attiecībā uz šo ielu tika pieņemts, es domāju, ļoti labs lēmums, un šis mikrorajons ir sakārtojies, un arī, protams, šī piekļūšana arī slimnīcai kā tādai. Liepājas domas attīstības pārvaldē izdevies piesaistīt arī papildus līdzekļus no Eiropas Savienības struktūra fondiem, kas ļaus sakārtot Ganību ielas posmu no Jaunās ielas līdz Kungielai. Tas gan līdz darba pabeigšanai radīs zināmas neērtības autovadītājiem. Kas ir būtiskākais, tas šī satiksmes organizācijas sastāvdaļa, ka Zirņu iela no vienvirziena ielas šobrīd pārtapus pa divvirziena ielu. Līdz ar to arī ir ārkārtīgi daudz šie satiksmes ierobežojumi un arī papildus luksofori, kur ir jāievēro no abām pusēm braucošajiem. Kas jāņem vērā autobraucējiem, noteikti ievērot visas zīmes, nebraukt pēc ierašām, bet noteikti skatīties, pievērst uzmanību gan ceļzīmēm, gan horizontāliem marķējumiem, gan noteikti luksoforu signāliem.